Labdien! Mans sauc Māris Krants. Man ir patiesi liels prieks, kad jūs esat šajā lapā un man ir iespēja jūs uzrunāt. Es nav limita kustības aizsācējs, un nav limita ir kustība, kuras mērķis ir iedvesmot cilvēkus dzīvot dzīvi bez limitiem. Es personīgi uzskatu, ka mēs bieži limitējam sevi. Mēs limitējam savas spējas, savas prasmes, savus mērķus, savus sapņus. Beigās sanāk, ka mēs limitējam savu dzīvi. Un es uzskatu, ka tas ir jāmaina. Es gribu sākt ar jums, ar jūsu skolēniem, ar jūsu jauniešiem, ar mūsu nākotni. Bet kā? Es piedāvāju braukt uz jūsu skolu ar runu, ar 40-45 minūšu garu runu, kur saucās Tu vari, tev nav limiti, kuras laikā es caur savu personīgo stāstu, caur savu pieredzi, kā es no nesekmīga skolēna un vēl nezinu, ko darīt, kur iet 20 gados, kļuvu pa Baltijas līmeņa vadītāju globālu uzņēmumā jau 25 gados. Runas pamatā ir stāsts, kas sadalīts 3 daļās, un pirmā daļa ir ticība sev, kur es viņiem skaidrošu, ka viņiem ir jātic sev, savām spējām, un ka viņiem sasniegt pilnībā visu, ko viņi vēlās, ja viņi ieguldīs laiku, enerģiju un darbu. Otrais ir sapņi, jo es uzskatu, ka cilvēki nesapņo. Un es jūs skolēnus uzrunāšu un teikšu, cik sapņi ir svarīgi, jo sapņi dara mūsu dzīvi dzīvu. Un trešais ir cīņa. Es jūs skolēniem došu to cīņas sparu, lai viņi nepadodās grūtību, problēmu un šķēršu priekšā, kas tik bieži ir izplatīts. Mēs vienreiz paklūpam, nokritam un apstājamies. Es viņam atgādināšu, cik svarīgs ir darbs, cik svarīgi ir neatlaidība un iešana uz to savu mērķi, lai beigās sasniegt to savu sapni, to savu mērķi un dzīvot dzīvi bez limitiem. 2016. gadā man bija tas gods jau uzrunāt 6 runās, 6 skolas, un atsauksmes bija fantastisks. Skolēniem ļoti patika, es biju ļoti ekspresīvs un ļoti emocionāls un ļoti enerģisks, un ar to bija ļoti labas atsauksmes. Bija ļoti liels gods, ka pie maniem pienāca klāt 12. klases skolnieks un teica paldies. Šī bija tā runa, kas man pašreiz ir nepieciešama, lai es nepadotos to savu sapni, to savu mērķi. Jo apkārtējie faktori viss man liek to darīt. Bet tavu runu man lika saprast, ka nē, tomēr ir jādara tas, ko es vēlos. Es ļoti aizkustināju un lika neapstāties pie tā, kur es esmu un iet uz priekšu. Un 2017. gadā arī mēs jau sākam, es esmu bijis jau 3 skolās, un pēdējā skolā tagad Olainēm arī bija ļoti laba atsauksme, ko es tagad nolasīšu, kur viens skolēns bija uzrakstīja: paldies, šī motivācija bija tas, kas tiešām šobrīd trūka, un tagad sāksies cīņa par savu sapni. Un šie vārdi, es domāju, ir izšķirošie, un es ļoti ceru, ka pēc šī video noskatīšanās jūs dosiet man to iespēju braukt pie jums un uzrunāt to jūsu skolu, tos jūsu jauniešu. Iespējams, mēs uzrunāsim un iedvesmosim kaut vai vienu jaunieti. Un tas būs tā vērts, kā lūdzu, apakšā jūs redzat anketu, aizpildiet, skrieties kalendārā brīvu datumu, piesakieties. Es jums uzzvanīšu, sarunāsim laiku, datumu, savāciet aktu zālē skolēns no 9. līdz 12. klasē. Es atbraukšu un iedvesmosim jūsu jauniešus kopā dzīvot dzīvi bez limitiem.